hip-hops? Īstenībā katrs šīs kultūras pārstāvis sava veida saprot hip-hopu. Lai es jau nedarbojos ar to, bet vienalga viņš kaut kā samainīja manu dzīvi. Tāpēc, ka hip-hops principā ir dzīves stils. Ja tu šai virzienā kaut ko dari, tur, piemēram, dejo, tad tas jau atspoguļojas visas tavas darbības, atspoguļojas tava stila, varbūt arī runā. Personiski es sāku nodarboties ar hip-hop dejām apmēram 8. klasē. Nodarbojos es neilgi, tikai līdz 11. klasei. Vienkārši tā sanāca, ka puiši, kuri mācīja mūs, jau nevarēja to darīt. Dažādi apstākļi, ģimene, laika trūkums. Protams, varbūt puiši no grupas joprojām nodarbojas ar hip-hopu, bet es jau ne. Diemžēl vienkārši nav laika, un ja nodarboties ar šo, tad vajag veltīt tam daudz laika, atdot sevi pilnība, bet pašlaik nekā nesanāk. Jā, daudz jautāja, vai neapnicis ar vienu un to pašu nodarboties, bet man vienmēr bija tāds uzskats, ka hobijs, kas tev patīk, vienkārši nevar apnīkt. Hip-hops ir pašas dzīves izpausmes veids, viss mainās, un arī šīs dejas arī mainās ar tevi. Hip-hops nav vienkārši kultūra, bet tās jau ir dzīves stils. Tātad neapniekā nodarboties ar vienu un to pašu. Vienkārši pašlaik ir novērojama tāda tendence, ka patiešām maz jaunieši grib nodarboties ar hip-hopu. Principā pašlaik hip-hops vairāk turas, es domāju, uz old school paudzes, kurās sāka nodarboties vēl sen un joprojām nodarbojas. Ir grūti ieteikt kaut ko jauniešiem, kā nenodarbojas ar hip-hopu. Es esmu jau slikts piemērs, bet tomēr varu pateikt, ka galvenais ir neapstāties, katru dienu ieguldīt sevī un savā hobijā kaut ko jaunu. Ja jūs gribat gūt panākumus šai virzienā, tad izdomājiet kaut ko nevienam neredzētu. Galvenais, lai tas būtu kaut kas jauns un interesants, tāpēc, ka tas varēs piesaistīt vairāk jauniešu. Galvenais atcerēties, ka hip-hops tas jau ir dzīves stils, un ar to nevis nodarbojas, ar to dzīvo.